Labrītiņ, šo burvīgo rītiņu. Es sveicināts Autospec LV kvalitatīvās pretrūsas apstrādes tehnoloģijās. Vakardien nofilmēju kārtējo atbildi uz abonentu jautājumiem, vai auto garantijas saglabājas, ja veic kvalitatīvu pretrūsas apstrādi ar auto izjaukšanu pie Autospec LV. Un kā jūs domājat? Ja, protams, daudz komentātori raksta, ka nē, tur nekas nevar saglabāties, ja kaut vai vienu skrūvīti atskrūvē, vai man ir pieredze, ka man bija viena švīciņa uz virsbūves, un tāpēc man atteica garantija kaut kāds, es neatceros, kas tur Hyundai vai kas tur bija rakstīts, ja? Nu, nav svarīgi. Tātad es izstāstīšu mūsu konkrēto pieredzi. Nu, pilnīgi loģiski ir punkts 1, ir pilnīgi skaidrs, ka visi cilvēki, kuri ir pirkuši šos te auto uz parādu, un vairums no viņu pērk, nu, sauciet kā gribiet, līzings, kredīts, izmaksa, nomaksa, nezinu, ilgtermiņa īre, pilnīgi skaidrs, ka šis te parāda devējs vienmēr uztrauksies par to, lai ar auto viss būtu kārtībā, lai šī viņa parāda, teiksim, tā ķīla nezaudētu savu vērtību. Līdz ar to, protams, ka ja praktiski visi klienti, kuri brauc ar pilnīgi jaunām mašīnām pie mums, vienmēr pirmo jautājumu uzdod šim te auto pārdevējam, kuru sauc par dīleri, vai garantija saglabāsies, ja apstrādās auto pret rūsu pie Autospec LV, un viņi saņem pozitīvu atbildi, ka jā, garantija saglabāsies. Bet tagad es tev izstāstīšu, nu, pieņemsim, mums ir bijuši gadījumi, ka tā garantija ir bijusi vajadzīga. Tāds visspilgtākais gadījums ar izjaukšanu, kuru es atceros un pieminēju jau pirmajā video, bija ar Moller auto. Tātad šeit šī video es nosaukšu firmas, kuras atbalsta, kuras varbūt mazāk atbalsta. Pirmais gadījums bija ar Moller auto. Automobīls bija Volkswagen Touareg. Tas bija džips. Viņš bija pirkts Vācijā, man liekas, 19. gadā. Nu, tas bija pagājušajā gadā, vai ne, ka mēs to darījām? Jā, un tas bija aizpagājušajā gadā. Nu, jā, tātad tas nebija šodien, tas nebija pat šodienas jautājums. Tā jau ir salīdzinoši veca vēsture, kad dīleri bija tādi, nu, uz to garantiju viņi bija stingrāki. Tagad tas vairs nav tik ļoti stingri. Eiropas Savienībā ir zināmi noteikumi, kur ir jāpild. Līdz ar to nav tā, ka šo te, līdz ko tu tur kaut ko izdari mašīnai, apmaini kaut kādu tur eļu vai ko, tā garantija pazūd. Tās ir muļķības. Pirmkārt, tās ir muļķības, kuras tiek kultivētas nevajadzīgi. Otra, jo Eiropas Savienība ir par brīvu konkurenci, bet nerunāsim par to, runāsim par konkrētu gadījumu. Tātad atbrauc pie mums uz apstrādi Volkswagen Touareg, kurš ir pirkts Vācijā. Nevis Latvijā, nevis pie Moller auto, bet Vācijā. Tātad, nu, mēs sākam šo te mašīnu jaukt ārā, un viņam ir tāda diezgan moderna EGR sistēma. Ir tās vecās EGR sistēmas, kur ir salīdzinoši tieva trubiņa, kas aiziet atpakaļ uz ieplūdes kolektoru. Un tam tās jaunākās EGR sistēmas ir tā, ka ļoti liels gāzu daudzums iet atpakaļ ieplūdes sistēmā. Nu, tur gandrīz vai tāds otrs maziņš izpūtējiņš, nu kādi 2,5–3 cm diametrā viņš bija, vai ne? Tātad diezgan liels tāds izpūtējs, un viņi, protams, lai mēs apstrādātu šo automašīnu kvalitatīvi, mums ir jānoņem visi šie tilti, kardāni, izpūtēji, un tad, kad mēs noņemam izpūtēji, atskrūvējam šo te flanci, tad no tās daļas, kas paliek pie motora, sāk gāzties ārā kaut kāda melna ķite, tāda tā kā pļeka. Pļek. Nu, tāda melna un slapja pļeka. Un mēs ilgi nedomājot, paķeram telefonu rokā un filmējam, kā tā pļeka krīt ārā no tās EGR sistēmas apakaļgaitā. Nofilmējam to video un loģiski, ka mēs aizsūtam klientam. Un loģiski, ka klients šo te pļeku, kura krīt ārā no izpūtēja, uzreiz aizsūta vietējam dīlerim, un šī situācijā tas vietējais dīleris bija Moller auto, man liekas, lidost vai kaut kas tāds, vai ne? Un dīleris mums uzreiz zvana, viņš saka, ok, tā ka jūs būsiet izdarījuši savu darbu, uztaisījuši pretrūsas apstrādi, nedarbiniet to mašīnu. Mēs atsūtīsim evakuātoru, evakuators atbrauks, uzkraus to džipu virsū uz platformas un aizvedīs pie mums uz diagnozi, lai mēs saprastu, kas bija par vainu šim te automobīlim. Tieši tā mēs arī izdarījām. Mēs uztaisījām pretrūsas apstrādi, saskrūvējām atpakaļ visu. Nu kā, mašīna aizbrauc uz Moller auto, viņu mehāniķi visu to sistēmu izjauca,
pārbaudīja, nu nekādu tur defektu neatrada. Acīm redzot, vienkārši, ja tu brauc mazus gabalus, tur rodas kaut kāds kondensāts, tas kondensāts ūdens sajiet kopā ar tiem sodrējiem, un tad tā izpūtēja sistēma piedambējās ar šādu te pļeku. Visticamākais, ka bija tā, un mēs pēc tam, tā teikt, paturējām roku uz pulsa, kontaktējām ar šo cilvēku un prasījām, vai viņam bija kas jāmaksā un tā tālāk. Visas šīs te lietas. Viņš teica, nē, nekas nebija jāmaksā. Tātad Volkswagen centrā to automobīli izjauca, salika, diagnosticēja un tā mašīna aizbrauc tālāk. Lūk, tāds gadījums. Līdz ar to tie, kuri raksta, ka garantija nesaglabājas, līdz ko tur tiek kaut kas atskrūvēts vai kaut kā tā, tie ir vai nu neinformēti muļķi, vai nu apzināti dezinformatori. Jā, atcerējos vēl vienu, nu nevis es atcerējos, Armands atcerējās vēl vienu gadījumu. Tātad Mitsubishi Pajero un laikam Scandi Motors, kas par viņiem atbild. Tātad mēs izjaucām arī visu izplūdes sistēmu, visu pārējo atvienojām tur kaut kādas zondes, NOx sensors, kas nu tur bija un tā tālāk. Tas bija kādi 4 vai 5 gadi atpakaļ. Tas bija diezgan daudz atpakaļ laika. Un tā, kad mēs salikām to mašīnu, sākam braukt, iedegās check engine. Nu, mēs kompi klāt, kas pa vainu, zonde beigta. Un galvenais, ka tā mašīna atbrauca, check engine nedega. Nu, vai nu viņš bija nodzēsts, vai tikko nopirkts, vai kā, es nezinu. Bet tā mašīna atbrauca ar normālu motoru, bet mēs visu saliekam un deg check engine. Un mēs pārbaudām, tā ir zonde beigta. Un mēs sakam, nu nezinu, tev vēl mašīnai ir garantija, varbūt aizbrauc pie, dīleri. Cilvēks aizbrauc pie dīlera. Dīlers pārliecinājās, ka mēs to zondi neesam skrūvējuši, nekā mēs viņu mehāniski nevaram aiztikt, viņi ir izpūtēji dziļumā. Mēs viņu, ja slotus kādu tur bāzt iekšā, mēs arī pa to zondi uzsist nevarētu un tā tālāk. Līdz ar to viņi secināja, ka zonde nav skrūvēta, ka atvienot ir pareizi, savienot ir pareizi viss, un viņi to zondi, vai NOx sensors? Zondi. Samainīja tam cilvēkam bez maksas. Tas bija, tā mašīna nebija, viņa bija braukta, respektīvi braukta tā mašīna. Es nepateikšu, cik viņa konkrēti bija veca, bet viņa vēl bija garantijas termiņā, un arī tad cilvēkam zondi samainīja bez maksas, un nestoties uz to, ka mēs bijām izveikuši visu pretrūsas apstrādi. Un, manuprāt, tas bija Scandi Motors. Tā kā dīleri sen jau vairs nav tādi, par kādiem šie te komentātori viņus apsaukā. Dīleri ir absolūti, saprotoši, mūsdienīgi, domājoši, gudri cilvēki, un šādi te garantijas gadījumi tiek izpildīti. Un kā jau es pašā sākumā arī teicu, tātad ir cilvēki, kuri pirms kaut ko darīt pie mums, vienmēr uzprast dīlerim, vai viņi to var darīt, vai garantija saglabāsies. Tas viss. Pīs. Lai labi ripo!